televīzijā skatījos raidījumu pēc 85. gada dziesmu svētkiem, un tur rādīja kori, tajā laikā Rīgas Politehniskā institūta sieviešu kori Delta, kurš bija tikko nosvinējis 25 gadu jubileju. Un es domāju, ārprāts, es tur gadu mācos un es nedziedu. Un rudenī es vairs nemācījos šajā augstskolā, bet korī sāku dziedāt un dziedu joprojām. Motivācija, kāpēc dziedāt? Dziedāšana kļūst par dzīvesveidu. Ja tu nedziedi, droši vien dari kaut ko citu, bet man patīk dziedāt. Un, ja es ilgāku laiku neesmu bijusi korī, kā Covid laikā, tad tu jūties pazaudējies. Un es jūtos pazaudējusies, un tāpēc es priecājos, ka es atkal atgriezos dziedāt. Kad ir grūti ģimenē notikumi, tad ir ļoti grūti dziedāt, bet kādreiz tā dziedāšana dod spēku. Jo ik pa brīdim es esmu sevi pieķērus pie domas, cik es esmu laimīga, ka man ir tāds koris, kas arī grūtos briežos var palīdzēt, var tevi pacelt debesīs, un tas ir skaisti. Ja es varētu, es darītu pilnīgi visu, es dziedātu, es dejotu, es kādreiz esmu dejojusi, bet to es esmu pametusi, bet dziesma man vienmēr ir blakus. Kā dejotājam justies, kā dziedātājam, es domāju, visi jūtas ļoti labi, ja dara to no sirds. Un tā ir viņa sirdslieta. Ja to dara ķeksīši pēc, nevajag darīt. Nekas nesanāks. Dziesmu svētki dod tādu kā 5 gadu noslēgumu, kad tu jūties, kad ir notikums, kuram tu esi gatavojies, un beidzot tu vari iziet sidraba birzī un nodziedāt to dziesmu. Un tad tā ir pilnīgi cita sajūta. Man mājās ir 17-gadīgs dēls, un viņam vakar bija pirmais jautājums. Mammīt, vai es šogad uz dziesmu svētku noslēgumu koncertu tikšu? Tātad viņam man jāsagādā biļeti. Ja viņam tas ir nozīmīgi, man arī tas ir nozīmīgi. Dziesmu svētki jau ir bijuši ļoti dažādi, un tu parasti estrādē stāvi vienā vai otrā rindā. Un es atceros 1990. gada dziesmu svētkus, kad pirmo reizi piedalījās latviešu kolektīvi no visās pasaules. Un aiz mums bija kāds vīru koris, un šī kora dziedātāji iepriekšējā vakarā bija tā paballējušies. Un tad tā noslēguma diena ne tikai viņiem vien, bet neskapēc daudziem kolektīviem bija ļoti, ļoti tāda grūta, bet noslēguma koncertā visiem bija kārtībā. Pa dienu bija ļoti, ļoti grūti. Un ir jau arī, kā Tehniskās universitātes sieviešu korim, protams, ir Gaudeamas dziesmu svētki. Un šeit es varu pieminēt, tad, kad mēs sākām runāt par brīvību, tad Viļņā bija pirmie dziesmu svētki, kur mēs pacēlām sarkanbaltsarkano karogu, kur Dievs svētī Latviju vārdi gāja no rokas rokā. Tagad šķiet ārprāts, kā mēs varējām tik maz vārdiņus neiemācīties. Tās ir īpašas sajūtas, un tas ir manī vienmēr.